un es sēžu pie galda, un es pēkšņi saprotu viss iekšā. Es vairs nevaru pastaigāt, man tik smagi bija, nebija ēdis, neko. Man ir grūti, es eju mājās, es taisīšu pašnāvību. Un es nogāju uz savu istabu, uz māju, aizslēdzos, raudāju, atceros, jā, un nostājos pie galda, kur man bija, kur es ēst parasti taisīju, un paņēmu nazi, normālu salātu nazi lielo, un raudāju un aiztaisīju acis. Un pieliku nazi tā pie rīklas, un es dzirdēju tanī brīdī, kad es pieliku nazi, es dzirdēju atkal balsi. Tu apsolīji nedarīt nevienam pāri, jo es vārdus tos teicu, kad es nožēloju grēkus, ja? Un tanī brīdī es noliku to nazi, es ielikos savā istabā gultā, un tāds sarāvies embrija pauzā biju, un man telefons bija vienmēr blakus, jo es gaidīju vienmēr ziņu no sievas vai kā. Un es vienkārši teicu, es nevaru vairs, man nav spēka, es raudāju, es biju izmisis, es saucu uz Dievu, teicu, Dievs piedod, palīdz man, es negribu tā vairs dzīvot. Un tad es kaut kā iekšēji sapratu savā sirdī, kad es laikam nebiju piedevis kaut ko sievai, ka viņa aizgājusi un kā viņa tā, un es skaļi apliecināju to, ka es piedodu. Un tad man... Es tā bišķi uz emocijām tagad. Un tad man atnāk īziņa uz telefonu. Jēzus tevi ļoti mīl. Messengerī. Un es izlasīju to īziņu tanī brīdī. Un es vienkārši pie sevis domāju, kas tas tāds vēl? Un es vienkārši saucu. Jēzus, ja tu esi, izdari tā, lai man nesāp. Un es pat līdz galam nepaspēju pateikt tos vārdus. Es vienkārši pielidoju no gultas, stāvus augšā, un es sāku skraidīt no istabas uz virtuvi, vienkārši skraidīju. Pilns ar spēku, man bija prieks, manī bija mīlestība, es nezinu, kā es sapratu, ka es mīlu.